Es esmu Juris Bergins, mākslinieks, Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, keramists. Mācījos Rozentāla skolā, pēc tam Latvijas Mākslas akadēmijā Rūpnieciskās mākslas nodaļa. Es iestājos dizainā, jo skatījos, ka liela konkurence uz glezniecību. Tā domāju, kaut kā pēc beigšanas gribējās tā reāli kaut ko domāju, varbūt rūpniecē, kur kā strādāt, ja, un ka man tieši tā tehnika arī patīk. Ja. Tā kā, domāju, labi, beigšu vēl to, tad tā tuvāk dzīvē kaut kas reālāk. Ja. Jo tā, labi, pēc rozīšiem tur gleznot, to plakanu formu, cik garlaicīgi, roka pat neceļās. Beidzu akadēmiju, tad, lai tā armijā netiktu, bija izvēle vēl, Afganistānas karš sācies. Tad varēja iet 3 gadus strādāt lauku skolā, tad es strādāju pie Ādažos, biju Ādažos zīmēšanas skolotājs. Tad, kad es atbrīvojos, var teikt, pēc 4 gadiem no skolotāja amata, pievērsos vairāk jau tādai, ka māksla. Jā, strādājot dzintaros, gan izvēj katru gadu bija tie simpoziji uz porcelāna šķīviem. Un vienreiz izdomāju paņemt atejas podu, apglezno, un tad domāju, varbūt es varu pats izveidot to formu, jo šķīvis ir šķīvis, plakans vāze ir vāze. Ja? Kad es izveidoju pats savu formu skulptūrālo un uz viņas gleznoju, tas sākās mans tas stils. Tad pateicoties dzintaru radošajam namam, šitiem porcelāna apgleznošanas simpozijiem, izveidojās mans jau stils. Un tad 89. gadā es izveidoju jau tādu lielāko, spēcīgāko kolekciju. Tad tie pirmie darbi bija tikai tā, kā tu iepazīsties ar to vidi. Ja, vēl tāds, tā kā man patreiz ir tā aktualitātes, politiskas, sociālas tēmas, tad vēl tā nebija. Bija tikai, ka tu mēģini kaut kādu tādu mierīgu tematiku, tur kaut kādu motoru detaļu tur uzglezno, kas sākas 88. 89. šitā mainīties sociālisma tā ideoloģija, kas parādījās tā perestroika, ka cilvēks sāk runāt par vēsturi, par Latvijas neatkarību. Tieši tas deva tādu sitienu pa smadzenēm, ka tev jābūt aktīvam. Tu arī esi tā daļa no tā perioda, no tā laika, tev ir kaut ko jāpasaka, ka māksliniekam savu attieksmi pret kas notiek. Un tas periods izveidoja man šito tādu sociālo politisko ceļu, ja, ka es tagad līdz šai dienai strādāju. Mans tas pamata stils izveidojās pateicoties Jūrmalai, Jūrmalas simpozijam. Un var teikt, un tad bija atbraukuši amerikāņu keramiķi, paņēma tur darbs izstādēja Filadelfijā, Amerikā, Klejs studijā Austrum Eiropas, kur saucās Austrum Eiropas mūsdienu keramika. Ja. Tur es jau trāpīju. Tādā veidā var teikt, par īsu laiku, ja, kad es sāku ar keramiku nodarboties, kaut kā ļoti strauji virzījos tajā ceļā. Un pēc tam dabīgi uzaicināju uz Lietuvu, uz simpoziju Jese porcelāna rūpnīcā, ko organizēja. Tur piedalījās daudz no Latvijas, un Pundurs Dains, un Jānis Ronis, un Potkalnvalde, un Inese Brāns, un Pēteris Mārtinsons, un tā tālāk. Ja. Un es tur trāpīju, kā visi. Ja. Ar to visu sapazinos ar lietuviešu mākslinieci Živilu, kuri strādāja porcelāna rūpnīcā un arī organizēja tos simpozijas. Tad kaut kā kopā sākam, tad iet tālāk, ja, to porcelāna ceļu. Izveidoju darbnīcu. Živila tā neticēja, jo visi agrāk, 95. 4. gadā, visi domāja, ka porcelānu var dedzināt tikai rūpnīcā. Bet tā kā es biju saņēmis stipendiju 91. gadā Kanādā, man bija iespēja redzēt, kā strādā amerikāņi, kanādiešu keramiķi, un ka viņi mierīgi to porcelānu dedzina savā mājās, darbnīcā. Ja?
Pārsvarā bija mans forums, tāpēc, ka es strādāju ar ģipsi, beidzu Mākslas akadēmijas rūpnieciskās mākslas nodaļu. Ar ģipšiem tur visu laiku vajadzēja jau no pirmā kursa. Ja. Pie tā formu veidošanas es jau tur esmu pieredzējis. Tā kā es taisīju formas, tad živu tā vairāk. Ja runa tieši pa maizes darbu, pa krūzēm, pa traukiem, tad tur es neskatījos, kā konkrēti ir. Tad tur bija kopīgi darbs, jo es tad taisīju formas, živu apgleznoju. Ja. Katrs atsevišķi strādājam pie izstāžu darbiem. Nejaucamies. Jo vienam ir viena domāšana, citam domāšana ir citādāk. Pat tas tā nepatīk, ka kāds tev jaucās. Tā ir glezniecība. Es izmantoju melnbaltus kā fotografiju zīmē, portrets. Viņi to nedara. Ja? Viņi vairāk tāda abstrakta. Tā kā, ja paskatīties uz tā šķīvi, viņas ir abstrakts. Ja? Tad viņi to formu arī tādu neveido. Ja? Pārāk tādu sarežģītu. Dekorēt tā var teikt, savā veidā. Man ir konkrēti, un tematika ir tāda sociāla, ja? Asāk. Un tas ir portretu zīmēšana un forma viss tāda diezgan atšķirāmies. Kā es sāku šito salu, izveidoju tā 89. gadā māla galva ar no Padomju Savienības fotografiju savu portretu. Kā es to izveidoju, tā es turos pie tā paša principa - skulptūra un fotografiskais zīmējums. Ja. Sanāk, to savu stilu, to vērtību, ka tieši manos darbos ir apvienots, savienots skulptūra forma ar melnbaltu fotografisko zīmējumu. Ja. Tas ir kaut kas jauns. Pieņemsim, keramikā tāda nebija, man liekas, ka skulptūra arī tā nav. Ja cilvēki veido skulptūru kā telnieki, tad viņiem ir savas kaut kādas zināšanas, kā ir jādara. Un viss, jā, bet kā savienot abas divas formas, tas nav bijis. Un tāpēc, lai gan man tāda profesora Suzana Petersone ievietoja tā mākslinieka sarakstā Mičigānas mākslas vēstures departamentā. Tālāk tā dzīve jau ir gāja. Tā aizstājā pašā stilā. Jau vairāk nekā 30 gadus nemaina neko. Man kaut kā patīk strādāt tā, jo, ja nav tas 3 dimensijas, nav tas skulptūrāls formas, citādāk es nejūtu. Piemēram, mēģināju gleznot, ja kaut ko zīmēt, man ir kaut kā trūkst. Parāk plakām. Ja. Kad ir telpiska forma, tad man kaut kā uzreiz sāk veidoties un domāšana kustās, tas, tad kaut kāda notiek tā kā dzīve. Ja. Man ir jāskicē, jo tad es labāk redzu to apmēram ideju, un tad, kad es uzskicēju apmēram to objektu ar zīmolu uz papīra, tad apmēram es redzu to, kas man vairāk uztrauc, kāda tēma, kas notiek pasaulē. Tad es jau tad redzu, ka tajā vietā es varu ievietot tādu bildi, tur ielīmēt kaut kādu citu formu, pieņemsim skrūvi. Ja. Tādā veidā tad sāk jau veidot no ģipša, tad pēc tam no porcelāna, ja, un tad vēlreiz veidoju, un pēc tam izdedzinu visu biskvītu, noglazurē. Un tad jau apgleznoju. Fotogrāfija dominē, tāpēc, ka gribās parādīt to, ka es varu tā realistiski zīmēt. Man patīk tas moments, kad cilvēki nevar atšķirt. Pieņemsim, daudz domā, ka es līmēju dekols, fotogrāfijas uzlīmēju. Ja? Man vienkārši tas patīkami ir, ka es varu tā izdarīt, uzzīmēt tā, ka reāli. Ja? Otrs, es jau zīmēju tādas zināmas personas. Ja? Tad, pieņemsim, tur, kā bija man Ļeņina un Marks, jau beidzās tas komunisma periods, ja? Tad kā viņu raksturot? Tad es uzzīmēju, kā periodu tie pārstāvji ir Ļeņins, Kārls Marks, ja? Engels. Ja es protu zīmēt, es to uzzīmēju, jo tas man palīdz izveidot to kompozīciju, lai varētu pateikt to, ko es gribu.
ka es gribēju pateikt, ka beidzās vēl komunisms un sākas kaut kas jauns periods. Ja? Tālākais arī tas porcelāns, ka viņš ir balts kā papīrs. Tieši dēļ tā baltuma. Ja? Kad nozīmē, man visu laiku kaut kā gribējās uz tā balta kaut ko kā uz papīra zīmē, tikai lai viņš nebūtu gluds. Laikam tas ir. Un ir krāsas, viss ir tāds, tu vari darīt, kā tu gribi. Ja? Daudz iespējas. Pieņemsim, ja keramika ir tur raku, ja šāmot, tu nevari pārāk tur tā izvērsties. Tev jau materiāls jau diktē savu, kā viņi strādā ar porcelānu, tieši atbilst. Tieši kā var lipināt, veidot tā kā gribi. Kad darbs gatavs, es jūtu tad, kad jau to, ko es gribēju pateikt, ir pateikts. Ir jāveido, jāmeklē savu ceļu, savu tādu mākslu, jo Latvija citādi neizsausies pasaules līmenī ar citām valstīm. Ja nebūs tādu mākslinieku, kuri izveido nopietnas, oriģinālus savus darbus, stilus. Lai tā Latvija nepazustu uz tās visu pasaules kultūras fonu, tomēr ir stingri jāmeklē, ir jācenšas. Dabīgi tu vari tā ātri hops paņemt, internetā atrod, uztais kaut ko līdzīgu, foršu, ja? Malacis, kāds talants, ja? Bet tas ir kaut kas cits. Ja? Tā kā, tomēr ir, kā māksliniekam radošam ir jārada jaunu. Jāmeklē